Sveiciens visiem manā vlogā. Sen tāds nav bijis, jo pārsvarā es pēdējā laikā filmēju visu laiku ceļojumus, bet tā kā mēs ceļojumā šobrīd neesam bijuši jau 5 mēnešus, nav arī bijis jauns vlogs. Tāpēc es tagad saņēmos uzfilmēt, jo nekas dārgāks manos 80 gados nebūs kā šie vlogi, jo tie nav Instagram rīli, Instagram story, tas ir video pusstundu garumā, kur tu vari ieiet mūsu dzīvē, gan tu, gan es savos 80 gados atcerēties, cik tad jauki bija. Un šeit notiek bikšu gludināšana, jo TV3 meitiņa tūlīt būs klāt. Mēs piedalīsimies šovā. What? Mums ir šādas sprādzītes un šādas sprādzītes. Kurus tu gribēsi? Mums vēl nekad nav bijusi tev sprādzīti, jo tev vēl mati baigi nav daudz. Ja, ka te ir daudz mati, bet varbūt te... Uj, paga. Nāc. Reku tev pirmā sprādze, tev būs kur? Nepatīk. Tev vēl nav pietiekami daudz matiņu zaķītes. Nebūs. Dāvid, kā tu jūties kā tēvs? Ļoti labi. Esi jau tā kā tēva loma sajūtis. Katru dienu nedaudz vairāk, bet ne tik ļoti. Bet jā, sākumā vispār bija tā, ka vienkārši maziņš ķieģelīts, bet tagad jau kaut ko dara, kaut ko atbild, kaut ko saprot. Tā kā jā, nedaudz vairāk un vairāk. Tas ir foršākais tajā, ka ir bērns. Tas, ka tu vienkārši dabū piedzīvot to, kā viņa aug, tev viss liekas tik forši un krāsaini un tāda maz mīlestības bumbiņa. Ir vēl dzīvību vēl papildus. Sveiki! Pazīmēs? Tā, Felīte, pagrauzīs. Kā Tā, tas labāk. zīmēt? Nē, viņi nosināja un tagad zīmēs. Cik tev jau zobi? 8. Kādas tev sajūtas kā mammai? Man likās, ka būs daudz vieglāk, bet bija posms, ka bija ļoti grūti, jo pēkšņi tev nebija bērns, tagad tev ir. Un man likās, kas tad ir tāds, bet viņa tāda jaudīga meitene, saprotat? Ne ar vienu citu nepalika, kā tikai ar mums, vēl joprojām nepalika. Ēda tikai krūti, pudeli un knupi neņēma, gāja gulēt tikai ar krūti, tā kā gribēja visu laiku, lai nesā apkārt pa māju. Tāda uzstājīga, un tas viss sarežģīja, jo iedomājieties, ja ir bērniņš, kurš ņem knupīti, tad Olma ieliek knupi, iziet ārā, un, nezinu, tur pat mammu nevajag pēc tam iedot pudeli. Es arī tā kā nevarētu, jo es vienkārši tā negribētu, bet tas fakts, ka man bija jābūt ar viņu visu laiku, tas mani norūdīja, bet es esmu pilnīgi cits cilvēks tagad, un es esmu tik ļoti pateicīga viņai, ka viņa ir izmainījusi manu dzīvi, manu prātu, un es viņu mīlu, es nezinu, cik ļoti ārprāts katru dienu ar vienu vairāk, un es vienkārši nezinu, vai varu vēl vairāk, ja? Var? Viņa man labākā draudzene. Mīlu viņu. Tā, rekur, Go3 ir ciemos ieradies. Filmējam, jā, kā Dārvids taisa brokastis. Ar tēti lasi grāmatiņu, jā? Hai! Sveiki! Tālija drīz būs 10 mēneši un vēl joprojām viņas galvenā pārtika ir pieniņš. Uztaisīju permanentās uzacis, tagad ir 3. diena, tāpēc tādas tumšas, bet pēc tam būs uz pusi gaišākas. Neizskatīsies tik tā kā kontūraini. Taisīju Instagramā pie tādas meitenes Stern, PMU. Pirmo reizi biju pie viņas, bet man ļoti patika viņas rokraksts. Es jau pati tā kā esmu izbijis permanent meistars. Un, viņai tiešām ļoti labi sanāk. Maksāja 220 eiro. Ļoti skaisti. Šodien atkal ir filmēšanās. Šodien tiksimies visas 4 meitenes, kuras piedalās raidījumā. Tā būs tā kā pirmā sērija. Un man šodien ir īpaši liels slīgums kaut ko darīt. Man vispār nāk miegs, un parasti man nenāk miegs un ir enerģija, bet šodien man tāds, ka varētu aiziet pagulēt tagad, un ir 11 no rīta. Es tikko pamodos. Šorīt Tālija nogulēja līdz 8:50, kas ir fantastiski ilgi, jo bija viens posms, kad viņa katru rītu cēlās 5:30 no rīta. Tas bija trausmīgi. Bet tagad viņa ceļās, ap 7:30, tā vidēji. Ap 8. Bet šodien 8:50, tāpēc es it kā esmu izgulējusies. Bet varbūt es esmu pārgulējusies, tāpēc es nogurusi, es nezinu. Jāsaņemās šai dienai, vai ne, jo mums būs jābrauc meitiņu uz Mārupi, filmēties 5 stundas. Un tētis nebrauks līdzi. Kā mēs to izdarīsim? Bumba! Mba! Es tev mīlu, zirni. Es tevi mīlu. Reku šitā. Hop!
Jēj! Šitā izskatās, jā, guļam istaba. Visa mantās. Bā! Un tas skats pa logu. Un no lielās istabas arī pavarās fantastisks skats. Paskatieties! Kas ir par bēdu? Māma aizgāja bez tevis? Mēs kā domājam, ka varētu pārvākties uz māju, bet tas skats ir tik labs, ka kaut kā grūti pārvākties būt. Es jau esmu vairākas reizes raudājis, kad es domāju par to, ka man būs jāatstāj šis dzīvoklis. Bet ļoti gribētos dārzu, lai Tālija var skraidīt. Tā kā es pirms tam minēju, ka 80 gados šis būs vērtīgākais, kas man ir, tad es parādīšu sev. Un jums 80 gados, kā izskatās mūsu mājas, tātad rekur man ir šitādas botiņas, man ir tādas botas, man ir šādas botas, man ir tādas, man ir šādas, tad ir Dāvidam, un šādas un šādas, un trešās, ar ko viņš aizgājis darbību, tad man ir šādas kopītas. Tad es šeit mammai nopirku botas, viņa teica, ka viņa grib bēšas botiņas, šis būs pārsteigums, cerams patiks. Bet ja nepatiks, es tiešām neapvainošos, un viņa mierīgi varēs samainīt. Tā kā galvenais, ka tu padomā, pacenties, un labi mūsdienās tas, ka vienmēr visu var samainīt, vai ne? Tātad virtuve izskatās kārtīga, šeit ir kaut kādas mantas, šeit ir kārtīgs. Ēd kraukšķīti, ja? Kas notiek mantas istabā? Nu, arī nav slikti. Rekur ir līblī, skropsta augšanas serums, skropsta tuša, uzacu augšanas serums. Man Tālija bija ieskrāpējis acī, tāpēc man bija arī tagad lāzera operācija, tāpēc es kaut kādu laiku nelietoju skropsta serumu, un man izstāsta, ka man nav skropsts. Es ļoti gaidu to mirkli, kad es atkal varēšu lietot. Kosmetoloģi man ieteica šādu serumu sejai, šādu zem acīm un šādu krēmu. Nu, redzēsim. Guļam istabu jūs jau redzējāt. Un Livlī ir arī jauni skaisti maisiņi. Ja mēs piedalāmies kaut kādā pasākumā vai kur, tad ļoti skaisti. Tagad mums bija šī tādas kastītes, bet tagad mums būs šī tādas melnas kastītes. Un te būs iedrukāts šis pats Livlī, un te būs tā kā tekstiņš. Un šīs kastītes ir krietni dārgākas nekā šīs. Un sanāk, ka mēnesī mēs tagad par kastītēm pārmaksāsim 600 eiro. Vai ir tā vērts? Nezinu. Bet gribējās mums abiem ar Dāvidu kaut ko skaistāku, kaut ko luksus klases vairāk. Tāpēc, jāpamēģina. Forši, nezinu, pašiem prieks attīstīt to uzņēmumu, jo tas nav tikai par naudu, tas ir par to, ka mums pašiem patīk tas, ko mēs pārdodam. Mums pašiem patīk tā kā izaugsme, mums pašiem patīk darīt labāk un iet tālāk. Mums ir nopirkta noliktava Livlī, kur ir kaut kāds 20 kastes, bet mums vēl tā mājās bišķiņ stāv. Mēs ar Livlī šobrīd arī dodamies Lietuvas tirgu. Mums ir skropsts serums un uzacis serums lietuviešu valodā. Sākumā slikti gāja pirmajos mēnešos, bet tagad mēs vairāk sadarbojamies ar influenceriem. Mēs tagad paņēmām vienu ļoti populāru lietuviešu influenceri. Instagramā viņai, man liekas, 400,000 sakotāji vai 300. Un par storijiem un rīlu viņa prasa 5,000. Un mēs reāli viņai maksāsim 5,000, jo tas reāli palīdz uzņēmumam augt. Mēs esam sapratuši, ja mēs gribam izsisties Lietuvas tirgu, tad mums ir jātērē nauda, mums ir jāmaksā un jāpadara zīmols atpazīstams. Rekur ir mūsu jaunais produkts, skropsta tuša. Un drīz mums laikam būs arī uzacu gēls. Aizmirst nofilmēt mūsu skapi. Rekur es savu pusi tā kā sakārtoju, sašķiroju. Un šīs drēbes, kuras ir jāliek prom uz ziemu čučēt, un šīs ir, kuras es gribu pārdot, tur ir ļoti daudz. Mēs esam sapucējušās, lai dotos uz filmēšanos. Es uzliku kosmētiku. Šodien nav Tālijas diena. Nezinu, zobi vai kas, bet vēlt mums veiksmi. Čau, Tālija! Marta! Čau! Čau! Mēs būsim vienā raidījumā visi. Rekur man tikko bija intervija, tagad Svetlanas kārta. Sveiki. Tagad mums liek iet uz mašīnu, jā, lai mēs nedzirdam. Ko tur Svetlanai jautās un ko viņa tur teiks? Viņai prasīs, ko tu domā par Līvu? Un tad tik viņa stāstīs. Man prasīja, zini kādi jautājumi? Es taču nevaru tev teikt. Nevaru es tev teikt. Pēc tam skatīsies šito un es jau būšu iztēpājusies tev. Kā tev šķiet, ko prasīs tajā intervijā? Varbūt es nevaru teikt, par ko mēs runājām. Mani jau nointervēja, tagad Martai būs jāiet. Vēl Dieva arī nointervēja. Bija ātrāk.
Tāpēc, ka es ātri atbildu. Es esmu ātra. Un reku mūsu mīļais tētis. Sveiki! Reku ir Livija jaunā kastītē. Ļoti skaists dizains. Izcel savu dabisko skaistumu. Wonderful! Tētis nomazgāja mašīnu. Pareizi. Spīd un laistās. Kur tu mazgāji? Cirkuli. Pa ceļam, zin kā. Lai es noskrāpēju. Bišķi jā paskrāpē. Bišķi jau var paskrāpēt. Bišķi var. Mums visu laiku tāds, nevedīsim uz tām mazgātu, un tur jau noskrāpēju. Un tad tā mašīna netiet un tāds, ko dari, tu ēdis to mazgātu. Sveiki, pulkstens ir 21:49, jā, tev vispār bija jāguļ. Kas tad te? Atpūšos. Smadziņa masāža, jā? Jo. Labrīt. Pastāst, lūdzu, kas mums brokastīs? Gola ar sieriņu, avokādo maizīti, citronu pipariņu, gurķītis, tomātiņš. Un meitiņai oliņai, jā? Un mēs arī dodam viņai avokādo, jo mēs devām sagriezt gabaliņos, tā lai viņu patējāt, bet viņai bija degunā uz zemes, uz grīdas. Uz zemes un uz grīdas, jā? Uz zemes un uz grīdas. Jā, ausīs, matos. Un brīžiem viņai slinkums košlāt, tāpēc viņi visu arī nost gabalu. Ļoti labs brokastis, mīļākās. Un, protams, vienmēr ūdens. Bez Protams. tā nekur. Nātaniņ, pastāsti, ko mēs šodien darām? Ejam sodāt ap. Jā, zoodārs mums ir šeit, Un sīki meokači. Mērkaģīs! Cik maksāja zoodārs, tu zini? 12 centi. 1 eiro. 1 eiro. Tāpēc te ir safāra un ir 12 no rīta. Zirdziņš, jā? Šodien mēs esam atnākušas ciemos pie vecmāmiņas. Un šodien vecmāmiņa tu piedalīsies TV3 raidījumā, jā? Jā, es piedalīšos ar savu mazmeitiņu, jaunu mazmeitiņu. Tālī tikko pamodies. Jā. Tālī ir starā par vecmāmiņas biežu zupiņu. Garšo, jā? Mēs viņu apsacām, lai nenotešķās, jo tūlīt būs filmēšanas komanda. Mēs nevaram ar netīrām drēbēm. Nu, vecmāmiņa, gatava filmēties? Jā, bērniņ, jā, gatava. Vienmēr gatava. Iekūlās, jā? Iekūlos jūsu biznesā. Šīs dienas epizodē mēs gleznojam tāliju. Wow, reka mana tālija. No līdzīga. Vai ne? Gandrīz tāda pati. Šodien es uztaisīju jaunu manikīru. Rozā francīti. Ļoti patīk. Tālija ir apslimusi, tāpēc mums rītā bija plānā svinēt ģimenes lieldienas, bet mēs nebrauksim, jo tur ir vēl viens tikpat maziņš bērniņš un negribās pielipināt. Tāpēc lūdzu, tev lieldienu dāvana. Bet ja tev nepatīk, tad labā ziņa tā, ka var samainīt. Tu teici bēšas vienkārši. Viņas gan nav bēžas. Kādas tas? Viņas ir baltas. Bija tā, ka es gāju pa Dominus, ieraudzīju šīs kurpes Sportlandā, un es domāju, visi jānopērk mammai, lai viņai jaunas skaistas rozā kurpes. Tad es gāju pie kases, un es sapratu, nē, man arī patīk, es sev arī tādas gribu. Tad es nopirku 2 pārus tādus sev un mammai. Tad mamma pēc pāris dienām man teica, man ir 3 rozā botas, man vajadzētu bēšus, man tāds. Okay. Un tad mamma pēc tam ieraudzīja šīs, viņa tāda, tev jaunas botas, tāda patīk, viņa tāda, nu tā. Man patīk tās un tās par visām manām pārējām, man tāds vēl labāk. Tad es devu uz veikalu, apmainīju pret šīm botām, uzdāvinu šīs, un mamma saka, ka viņai jau ir baltas, ka viņa gribēja bēšus. Bet balts un bēšs vai nav viens un tas pats. Bet galvenais ir, ka ir dāvaniņa šajās lieldieniņās, un tu varēsi apmainīt pret ko tu vēlies, džemperīti, sporta tēri vai citām botām. Es neapvainojos, ka nepatīk, jo tas jau normāli, ka nepatīk, vai ne? Patīk, vienkārši tā kā ir jau baltas, ja? 2 baltas. Mammai 3 rozā, 2 baltas, viņai pietiek botu. Bet vajag bēšus, ja? Ej un saprot, ko tas nozīmē. Es uztaisīju perfektu sautējumu, kurš izstāsta pēc pļuras, bet tur ir lielopkākla karbonāde, puķkāpostas, brokolis, saldais kartupelis, tomāti savā sulā, zirnīši,
Parastais kartupelis. Ķiploks. Var sīpoli likt. Var buljonu kubiņu ielikt. Var kapacīti ielikt pašās beigās vēl. Un šajā pressure cooker. Amazing. Dāvids man tikko parādīja mūsu jaunās reklāmas. Šitā ļoti skaista Livlī, bet parāda to. Vot šitā, paskatieties. Tur strādā Livlī darbinieki. Ej, tu nost. Tik labi. Vot šis čeks zina, ko vajag, jā? Ko vajag, jā. Šitā Dāvids strādā. No rīta pamostos, 8 stundas pastrādāju. Un nauda ripo. Pēc cik nedēļām ir rezultāts? Skropstām? Jā. Vai biznesam? Gan. Biznesam, daudz nedēļām, gadiem, tu jau sāc vispār attīstīt sevi. Tad jau biznesa īstais, pirmais biznesa esi tu pats. Ieguldi sevī. Un tad tu saproti, kad atnāks īstā ideja, īstais brīdis, tu jau zināsi, ko un kā darīt, vai ne? Bet tas prasa gadus strādāt pie sevis. Skropstām 8 līdz 12 nedēļas. 3 mēneši tāds mums labākais rezultāts. Jā, tāpēc jābūt pacietīgam. Pacietīgam gan biznesā, gan skropstu Ataudzēšanā. Jā, vienkārši ir jādara un jāgaida. Dienu pa dienai, kā iemīli to procesu, un tu zini, ka būs rezultāts, vai ne? Katru dienu dara to, kas jādara. Paldies jums par sarunu. Sveiki! Kur mēs esam? Wow, pēduli! Ko mēs darām? Mēs filmējam. To esi gatava? Jā, Protams. Puiši spēlē. Mums tagad sarunu epizodu. Kā meitenes runāsies, un man ir pilnīgi ciet balss ārprāts. Ko es te daru? Man jābūt mājās. Reka tā Alija Čuč. Tagad Džeku filmēšanās. Ko tu saki par šo filmēšanos? Es saku, ir interesanti pieredze, bet es vairāk gribēju dzirdēt, ko puiši runā. Tad, jā, mums arī bija mūsu runāšana. Jā, un puiši tagad. Tad jau redzēs, cik interesanti, vai ne viņi samontējas, kā viņi uztaisīs, jo tas ir, man liekas, pat svarīgāk, ko tu tur samontē. Man jau liekas, ka viņi izņems kaut ko ārpus konteksta un izgriezīs, lai ir interesantāk, tā kā mēs īstenībā esam ļoti foršas sirsnīgas. Jā, neticiet visam, ko tur raksta un rāda. Rekur Amēlija uzvarēja. Tev pirmā vietiņa? A tev? Otrā vietiņa, ja? Tev patika filmēties? Jā, man pārsteidzoši pat patika. Filmēsimies vēl? Nu, nezinu. Brauksim realitāti šovā. Tu mani pārsteidz vienmēr, kad pēkšņi atnāc. Un tikko mēs arī uzfilmējām Augustiņa istabā. Ir tāda istabiņa, kur mammas var nākt ar bērniem 1:10 eiro, 2 stundas 15 eiro. Diezgan dārgi, bet ir kā forši. Un jā, šodien mēs esam 2 sižetus nofilmējuši, bija tas Fēdula, un tagad, kur draudzenes vienkārši runājās par bērniem. Vilksim Tālijai zeķes. Sveiki! Dārgi, man pastrādājumu. Jā, atskaites sagatavoja viss. Cik interesanti. Šodien es dodos uz matu pieaudzēšanu. Un vēl pie tam kopā ar meitu. Jo Dāvids tagad 3 dienas ar mums atpūtās kopā. Un šodien viņam jāstrādā, tā kā es negribēju traucēt viņu darba dienu. Man bija tāds, labi, jāmēģina ir ar meitu. Baigi ilgi tas nebūs līdz stundai. Tā kā viņa tikko ir pamodīsies, un mans plāns ir, ka viņa sēdēs ratos un ēdīs graukšķi un skatīsies, kā mammai pieaudzēja matus. Mamīte ļoti gribēja pieaudzēt matus, un kamēr tie mati nāca 2 nedēļas, tad kamēr pieraksts atradās, pagāja 3 nedēļas, un man vairs negribās tos matus pieaudzēt. Bet tā kā es esmu sarunājis, un es ļoti gribēju pirms 3 nedēļām tik ļoti, ka es nezināju, kur likties, un Dārts teica, nevajag tev pieaudzēt matus, man bija tāds lūdzu. Es jau viņam izlūdzos, es tā gribēju. Mati pasūtīt, nu es nevaru atcelt. Tā kā dodamies, mana balss šodien amazing. Es ceru, ka ies labi. Cerams, ka ies labi. Nu, vot šitā. Loreta, pie tevis pirmo reizi bērnu. Īstenībā nē. Nu, redz. Jā, īstenībā nē. Mums iet labi. Tālija labi uzvedās, sēž man opītē. Mēs jau gandrīz pabeidzām, vai ne? Čau! Mammai būs gara matimeitiņa. Trakā mamma. Vai ne? Mamma forša. Mamma patīk tev, vai ne? Tikai tu mammu sauc par tēti, vai ne? Teicis. Bet vismaz ūdens ir ūdens. Jā, un viņa pateica ūdens tikko pirmo reizi. Ūdens, vai ne? Tā, nu, reku mani jaunie mati. Man vajadzēja ļoti garus.
Un ļoti skaisti. Vispār te pie Lorītas baigi forši. Varat nākt visi, ja? Ko jūs piedāvājat? Mēs piedāvājam keratīnu, botoksu un nanoplastiku, pieaudzēt uz plāksnēm, uz kapsulām, vislabākā matu iegāde arī. Paskatieties, te ir vēl. Te jaunas, ja? Darba vietiņas te. Jā. Nu, parādi, kā gaisiņas var ieslēgt. Mēs vēl top. Jā. Uz LED lampiņām, jā, būs apgaismojumi. Mēs arī meklējam darbiniekus iegodīgi. Šito, ka jau esat mēnešu ielikšu, tad vairs nevajadzēs. Man rekur ir vēl, ļoti smuka. Un rekur ir pieaudzētie mati karājas. Man pēdējo reizi bija šī gada mati, kad man bija 14 gadi. Es sakrāju naudu, toreiz bija 280 lati. Un, vai eiro jau bija. Un aizgāju šī gadus matus pieaudzēt. Vienkārši nevienam nepateicu 14 gados. Sakrāju tādu naudu. Un vienkārši staigāju ar gariem pieaudzētiem matiem. Un tagad, tas 10 gadi pagājuši, un es esmu apakaļ. Ko mēs satikām? Māsicu! Čau, māsicā! Un tēti! Wow! Un gari mati mammai! Ko domā par šo? Satikšanos? Ļoti jauki. Labāk par satikšanos, jā, nekā ar matiem. Vakariņās mums būs vistas karbonātītes, pārgriežu filēju tā garaniski, izklapēju, apļāju milto, solā, uzcepu. Tad būs sīpola mērcīte, sagriežu sīpols, sacepu uz vieglas uguns, zeltaini brūdus, ar saldo krējumu. Tā mums būs svarģeļi, avokādo varbūt, un desertā mums būs zemnītes. Šeit man ražotne atsūtīja uzacu gēli, tikai citā iepakojumā, jo, lai mēs nonāktu līdz šai formulai, kura man patīk, es jau esmu izmēģinājusi daudz gēles, un tagad beidzot man patīk tas gēles, bet gribējās citu iepakojumu. Šeit ir rozā iepakojums vai balts. Tagad man ir melns ar tādu mazo birstīti, bet viņi man atsūtīja rozā ar lielo birstīti gēlam. Tā kā tas ir tas pats meitiņ, tas ir viens sastāvs, un re, kur ir laikam cits sastāvs. Izmēģināsim, jo uzacu gēles izmantoju visu laiku. Tā kā man ir svarīgi pārdot to, kas man pašai patīk. Šis uzacu gēles ir tāds ļoti noturīgs, bet ne pārāk līmīgs, ka reizstās pēc tādas līmes, baltas, sakaltušas. Bet, ka tomēr arī notur uzacis un nav tā, ka dienas vidū jau ir nostādušās. Man tagad ir uzlikts. Man patīk šis rozā iepakojums, tā kā es ceru, ka man patiks arī šitā otiņa. Un tad jau mums būs jauns produkts. Jej! Ko jūs domājat par šo? Dāvida? Jā. Es gribu būt nākamais, to es domāju. Es reāli to pašu. Labi, šis ir random, bet tā masāža pirms tam kaklam. Viņa bija fantastiski. Man arī vajag. Filmē, kā viņš krakšķi Dāvids, ko tu nofilmē? Jā, viņš nekrakšķi. Es varu vēlreiz izkrakšķināt Dāvidu, fizioterapeitu kungs. Tu zini, kā ja viņš ir izkrakšķināts, tad tur vairs... Labāk nevajag. Mēs varam kaut ko citu. Tad viņš tāds riktīgi labs ārsts būs, jā, tā. Kā kāja nevajag Tikai priekš kontentu. Kā tu jūties? Pagaid. Kur bija? Bet tu arī tas fizioterapeits. Wow. Kāpēc mēs te esam sanākuši? Es nezinu. Pastīties, kā man krakšķi. Toms vienkārši nezinu, kāpēc viņš ir pie mums. Cik ir pulkstenis, Es ka viņš vienkārši te nerāda? satiku Rimi Eliju. Viņš teica, ka viņš nāk pie Dāvida. Tad tā arī mēs te esam. Nu, ne? Jau stāvēsim tā. Jā? Nu, ir 9:30. Un viņi tikko ierada. Mēs skatīsimies futbolu. Futbolu. Soccer. Yes. How are you feeling today? Ok. Šodien ciemos Elvita. Spēlējās ar Tāliju, jā. Zināji, ka Elvitai punci ir tavu brālēns vai māsīce? Zināji? Ko? Cik jauki. Nu ko? Tēvs ir atstāts ar meitiņu. Divatā? Kas tur ir? Mērlente? Wow! Māma aizbrauc uz procedūru. Jā, palaidām mammu atpūsties. Tagad jau, ka Tālija lielāka, tad daudz vieglāk arī mammu palaist kaut kur. Mēs vienkārši divatā varam paspēlēties, paēst. Tagad sildu viņai vistiņu ar dārzeņiem. Nedaudz uzēdīsim, vai ne? Bet mums pat bija rekords, mums pāris dienām mēs 3 stundas nomodā divatā palikām. Iedomājies? Wow, meitiņ! Cik liela esi jau 10 mēneši un pāris dienas. Un kad vēl kas būs, es varēšu tev vispār gulēt nolikt uz nakti. Es tagad pa dienu varu nolikt. Tad vispār mamma varēs brīvgaitā ik pa laikam aiziet atpūsties arī, ja?
Jā, Merlenta. Gan arī jau stāvēt, tu māki, gan arī jau staigāt. Viņa māki visu laiku vienkārši staigā. Grib staigāt aiz rociņiem. Nezinu, cik daudz drīkst palīdzēt viņai, bet, viņa ļoti gaida, kad varēs staigāt. Kā gaida mamma mājās, spēlējamies, ēdam, vai labi. Pat ja tu nesaproti, kāpēc un kā, vai esi pateicīgs. Jā, to Piesako. Dāvids paņēma no šīs sērijas. Tā Smuki. ir. Smuki Šis man YouTubes draugi. tagad? Jā. Tas ir Sveiciens īstais manā foto? YouTube. Pieskojiet manā Instagramā. Kā sauc tavu Instagram? Una, apakšvītra. Luīze. Jā. Atā! Sveiciens visiem! Šodien mēs brauksim uz Uz talku. laukiem. Vai ne? Tu arī brauksi, kur? Būs jāstrādā, būs aitas jāganī. Un tur tik tiešām ir aitas un daudz. Dāvids vilks savas vecās caurās botas. Es gan arī tikko izmetu viņas tās vecās botas. Un arī šitās savas vecās. Neizmetu, bet kaut kur gribēju noziedot. Un reāli kāda iespēja nevienam nekad viņas nevajadzēja. Es jau gan arī izmetu, un šodien vajag. Un tā ir vienmēr, kad es visu izmetu ārā, jo man ļoti patīk. Nevis mēs ārā, bet atvadīties no lietām, jo tās mātes ir pārāk daudz. Paskatieties. Tā māja ir nekārtīga. Tās visas mātes arī varētu nebūt tikpat labi. Tāpēc es bieži tā kā šķiroju māju, lai nebūtu tik daudz mantas. Un vienmēr, kad es izmetu, nevienam nav vajadzīga tā lieta 5 gadus. Es izmetu. Kur palika tā lieta? Tāpēc labi, ka es šoreiz neizmetu tās botas, jo es biju šī tik tuvu. Mums draugi ir lauksaimnieki, un viņiem ir fantastisks īpašums. Un daudz aitas. Tās es parādīšu vēlāk. Un kur jau tētis strādā. Kospa mājas uz sudrabu. Tas ir baigais maisa. Kas šodien šeit notiek? Šeit tālka ir. Emīlam, saimniekam, palīdzam te visu izkārtot. Un viņiem ir 3 bērni, jā? Pēdējais ir tik vecs kā Tālija, un zināt, kas ir? Viņi ir stāvoklī ar 2. Ar 2. Ārprāts. Emīl, ko tu domā, ka tev ir 3 bērni un būs vēl 2 kopā 5? Es domāju, ka tas baigs forši. Super. Es vienkārši tikšu galā. To vēlāk domās, vai ne? Jā. Kā lai es kā Tā kā viņi būs, Jā, tad ir štukos, cik ir grūti vai nav grūti. nebūs vispār Bet tagad grūti. visiem ir daudz bērnu. Jā, mums ir Tiem, kā viens. vēl nav, tiem būs. Jā. Ko tu darīsi? Kad? Šodien tu ar traktoru brauksi? Varbūt bija šī. Kur tu vedīsi? Tur jāved tā vīrpārā no garāžas un frēzētājs un divas frēzes un vēl kaut kas. Cik tev ir bērni? Man ir tikai 2. Kādas sajūtas? Ar 2? Jā, Viss ļoti labi. varētu vēl 3, vai ne? Jā, gan jā. Aiziet, lai izdodas. Jā. Mēs taisam 2 tagad. Taisat? Ja mēs Vai taisam... jūs trenējaties? Mēs taisam. Man liekas, tagad ne. Mēs taisam. Trenējaties. Pa īsto taisam. Tā kā visu laiku? Tā kā 2 reizes tikai. Bet mums būs, vai ne? Kad Dievs dos. Bet tu neviens to nezini, tikai tu. Kāda Kad sajūtas? tu taisi? Jā. Tas jau nav slikti. Ko jūs domājat par šito? Tas vispār tāds tā kā, aputējis, bet tas reāli tās dzīves. Nevis dzīves. Wow! Dālijai pirmais batuts. Perfekti! Kā tev Dālija iet? Suns! Wow! Šeit gatavojās zupiņā. Kas tā ir pa zupiņu? Bieža zupiņa. Jārs? Nē, briedis un lielops. Zupas laiks. Vai labāk? Pats galvenais skaistums ir šīs aitas. Pasties, viņi kakā tieši tev sejā. Vai nav jauki? Bet tik forši šās. Nē. Kā man patīk lauki, es nevaru jums izskaidrot. Es it kā gribētu dzīvot laukos, bet baigi tālu. Ko es tur darītu? Man visa ģimene Rīgā. Nāciet, draudzenīti.
Oi! Kā atskrēja, ja? Visas draudzenes uzreiz. O, tā ir, ne dzīvē. Neviens ar tevi negrib traucēties, līdz tev nav kaut kas. Čau, mazās saitiņas. Čau. Šodien mums ir māsīcu diena un tantes rekur. Viena māsīca, otra māsīca, tante. Viena tante un otra tante. Paskaties, kāds savu krekls. Mamma. Instagramā laikam Stitch Your Soul. Tāds saucās to Instagramā nostāvināja. Tur ir bildītas ar Tāliju. Tu jūties tagad vairāk kā mamma, ka tev šis Jā. Mēs mammai pirksim mašīnu. Varbūt, ka šo, bet to mēs vēl nezinām. Mēs iesim čekot tagad, viņu pat no apakšas mums parādīs. Tā gribās mammu iepriecināt dzimšanas dienā. Mēs laikam ņemsim ārprāts, izbeidz. Es tā gribēju mammai uzstādāt mašīnu līdz dzimšanas dienai. Un mēs aizbraucām līdz tai, kur mums likās, ka mēs dāvināsim. Un viņa vienkārši sarūsējas, vēl saskrāpēta. Viss slikti tur bija. Un mums tāds, nē, tā kā, jo gribējās paspēt. Un es ieju AŠSS-ā un vakarā ieliku cita mašīna, kur ir kopta tikai pie dīleriem, kuru nav tik sarūsējas. Un vienkārši laba cena un vēl gaiši pelēka, jo priekšā bija tumši pelēka. Es zinu, ka mamma gribētu tā kā gaišāk mašīnu. Vienkārši es pilnīgi varu pateikt, ka tas ir Dievs. Kāds varbūt tas prot. Iekšpusē arī ļoti skaista automāts. Iepriekšējais bija manuāls vienkārši. Tas arī nereāli. Mēs nopirkām Vikītai mašīnu. Woo! Let's go! Vikītai būs mašīna. Šitā zaļā. Man liekas, viņai būtu tāds. Karoči. Doma tāda, pārsteigt viņu, uzdāvināt, aiziet acis, atvērt un pateikt Happy birthday! Paldies, ka uzaudzināji mani! Viss cieņa, jā, vienkārši šitādu piparu uzaudzināt. Un es tagad šitādu piparu. Jā. Kurš man mašīnu uzdāvinās? Tālī? Šodien ir tā diena, kad mēs mammītai uzdāvināsim mašīnu. Man ir nenormāls satraukums. Un mašīna izskatās perfekti. Wow! Rekur Dāvids. Vecmāmiņa. Visi īpašajā brīdī. Ko mamma, kā viņa reaģēs? Mammai būs tāds. Nē, izbeidz. TV3 tomēr nebūs. Bet klausies, esi šeit un tagad, labi? Labi. Jā? Jā. Es tevi ļoti mīlu. Paldies. Tu esi izcila mamma. Paldies. Man pat nav kur piesieties. Jā? Tu saki kaut ko kādreiz, oi, tu tur neuzaudzināji man tik labi vai neizturējies, tu izdarīji ideāli visu. Saproti? Un mēs tevi ļoti mīlam. Daudz laimes dzimšanas dienā! Kaut kā šobrīd liekas, ka tā kā tas nevar būt. Tas tikai priekš video, jā. Mēs vedīsim apakaļ. Ir kādas, jā? Paldies. Nākat pakaļ. Nu jā, iet apskatīties. Atbraucām nosvinēt un jau gan arī paēdām. Paskatieties, man ir garoziņas. Mammīte, kā tu jūties? Es jūtos ļoti iedvesmota, pateicīga un priecīga. Vecmāmiņ, kā tu jūties, ka tavai meitiņai tāda mašīna? Es līdz savai meitiņai jūtos ļoti labi, jo es jau mašīnu jau no izbraukāju. Paldies! Kā tu jūties? Vai labi? Kad tev mazāk naudas tagad? Ļoti labi, man tā patīk. Mēs jūtamies kā ieguvēji, vai ne? Labāk dot nekā ņemt. Vots. Nu, jau tā kā restorānā. Ļoti skaisti, ja? Restorāns Centos, Naples. jā. Es iesaku ņemt labāk kaut kādu lasīti, jo pizza bija laba, bet, parasta pizza. Ko es domāju? Bet es biju satraukusies visu rītu par šo notikumu, ka es pilnīgi nebiju neko ēdusi, tāpēc man brokastīs pizza. 4 ir manas brokastis.
Šodien mēs abi strādājam, mēs dzeram ūdeni, limonādi. Esam Tērbatas ielas ezītī. Ļoti forša skaista vietiņa, kur pastrādāt, ir arī garšīgs ēdiens. Visu nākamo nedēļu būs māmiņu dienas akcija, Lively Cosmetics. Visam 25% atlaide, pērkot 2 jebkuras serums tuša dāvanā. Reku strādājam priekš reklāmas. Dāvids montē, es tūlīt montēšu saturu. Tālu cīts čuč. Baudam saulēno dienu. Tētis, meitai taisa izklaidi. Tu apēdi visu? Nē. Wow! Es viņai tik daudz uzliku. Ko mamīte dara? Taisēs kartupelīši, plūmīti ar meloni. Lūdzu? Tik forši kā ārā pavasaris. Vai ne? Tavs pirmais pavasaris, Saulīt. Tētis, tā ir zāle. Tētis aizgāja uz mašīnu. Mēs palīdzējām pārvākties. Tālīs tante ir onkuli. Cik laimīgs bērns. Viss netīrs, zemenēs. Galvenais, ka prieks sirsniņā. Tā ģimene ir atbraukusi uz mazo idili. Sveiki. Kur aiz mums ir Jūriņa. Mēs esam ar basām kājām. Rekur, idiles priekšnieks. Un idiles priekšnieks parādīs, kas mums tur notiek. Nu, pusdienu cēlienā ir sagatavots jau. Izbeidz ar skatu? Nu, jā. Sviests. Tad mēs sēdēsim. Tīri baudīsim Jūriņu, skatiņu. Tūlīt mums vēl pienesīs friškas. Rekur dzers no vīnu krūkas. Wow! Palstiet ar korķi visu vēl. Nu, kur vēl labāk? Vecāki nedaudz atpūšās, lai var braukt mājās. Atkal strādāt. Es esmu tik atpūtusies. Nu, pasties. Ko tu tur pa ceļam jau ēd? Ko tu tur sataisīji? Ko? Ai. Pusi noēdi jau pa ceļam. Redzi, te bija tā kā līdz augšai, tagad te palika tikai šītas. Garšo? Bišķiņi, jā, tik daudz noēdis. Labāk parāda savu ēdu. Mamīte garšo kā maķītītās. Kur jūs pirkāt? Lidlā. Labrīt, šorīt atkal filmējamies TV3 un mūsu pakotāji nosūtītāji ir atvaļinājumā un mums bija atlaida māmiņu dienas. Tāpēc šitā izstās mūsu māja. Jau kaut kādas 5 dienas. Tā kā šī ir 5. daļa no visiem pasūtījumiem. Crazy. Šajā sižetā mēs esam atbraukuši skatīties māju. Manuprāt, skaisti, bet tas, ka tie kaimiņi tur blakus. Bet skaties, līdz kaut kādiem 5, gan jau tur neviens nebūs. Viss ir darbos, ir bērnu dārzos. Bet brīvdienas jau galvenās. Nu, tev katru dienu tu esi ar viņu mājās, tev jau vienalga, no es saulīt izēj ārā. Es domāju par brīvdienām, ka ciemiņi atbrauc un viņi cep gaļu, mēs cepam gaļu un mums jāklausās, ko viņi runā. Tālijai patīk. Sveiki, es tikko sapratu, ka es šo vlogu filmēju 1,5 mēnesi. Kāds vlogs? Kas šis pa vlogs skaitās? Šis ir... Day in the life? Day in the life. Mēs varam pastāstīt to, ka mēs laikam rudenī ar visu šitie te brauksim kur? Uz Igauniju. Tad uz Igauniju vai Ameriku? Tu arī brauks uz Ameriku, jo tev mēs nekur neatstāsim. Es nezinu, vai jūs bijāt šajā vlogā, bet es jūs visus gribu nofilmēt, lai man pēc 10 gadiem ir atmiņas. 9 mēnešu stāvoklī. Sveiks! Sveiki! Oh, hi! Sveiki! Labdien! Sveiki! Sveiki! Laimīgie laikus neskaita. Skatāmies TV3 GO3. Nē, mēs par mums runājam. Un Jaunčuks. Sveicināt. Kāzu jubileju šodien viņiem ir 7 gadi kāziņās. Uz otru pusi. Tālija vienkārši pati sāka staigāt. Kāds sakars? Viņa vienkārši tikko piecēlās un sāka staigāt. 11 mēneši un 2 nedēļas. Jā, pēc 2 nedēļām viņai gads būs. Mūsu bērle mazā. Šodien mēs dosimies svinēt Tālijas dzimšanas dienu. Rieku mums mantas. Kāds sajūts? Tas ir tas pats vlogs, kas jau... Kas pirms 2 mēnešiem, jā. Baigi labi. Mēs esam perfektā viesumājā, kur ir pirts Black House. Nu, svinēsim Tālijas dzimšanas dienu. Vienkārši man liekas, ka bišķi pa skaisti šeit ir. Tālijai 1 gadīņš. Baseins. Hei! Čau! Wow! Čau, meitenes!
Tālāk mums ir puķes. Reku bērniem. Sveiki! Sveiki! Tā, un šeit ir skaistais galds, uzkoda ar odziņu. Paskatieties, nežēlo garneles. Paldies, paldies! Tā, un šeit būs jāglezno. Varam sākt balītī! Daudz laimes dzimšanas dienā! Daudz laimes dzimšanas dienā! Daudz laimes dzimšanas dienā Tālijā! Daudz laimes dzimšanas dienā! Jāpūš sveci. Tālacīt pūt svecīti! Es arī nopūtu Visi kopā. Jej! Viens gads ir izdzīvots! Vēl daudz palīgā. Šāds ir gala rezultāts. Balīte izdevusies. Paldies, ka tu noskatījies šo video, kurš bija nenormāli garš. Un tad jau tiekamies nākamajā. Tālacītim 1 gadiņš! Uhu!